šajā apritē Minsteres universitātes doktoram Klausam Negebaueram piešķirt Latvijas universitātes goda biedra nosaukumu. Ar goda biedra nosaukumu saņēmēju aicinu iepazīstināt tenoru profesoru Raivi Bičevski. Jūsu magnificence, rektor kungs, spektabilitātes, dāmas un kungi. Lai arī tehnika pieviļ, tas neatcēja senāt lēmumus. Filozofijas doktors Klaus Neugebauers ir Vācijas un pasaules universitāšu un akademiskajā vidē labi pazīstams 20. gadsimta filozofijas vēstures pētnieks un arī mediju teoriju speciālists, kurš turklāt vairāku gadu desmitu garumā veiksmīgi ir darbojies arī mediju, uzņēmēju darbības, vadības un sociālās komunikācijas jomās. Klaus Neugebauers jau 10 gadus ir Latvijas universitātes docētāju un studentu atbalstītājs un sadarbības partneris. Viņš ir plašs spektra kultūras un zinātnes darbinieks un visos savas darbības virzienos ir sadarbojies ar Latviju un Latvijas universitāti, vairojot Latvijas valsts un Latvijas universitātes atpazīstamību Eiropā un pasaulē. 20. gadsimta 70. gados viņš studējis Ķelnes un Freiburgas universitātēs pie sava laika izcilākajiem filozofijas profesoriem Vācijā. Akademisko karjeru viņš uzsācis Minsteres universitātē. Pēc disertācijas aizstāvēšanas viņš pievērš uzņēmēju darbībai un Štutgartē nodibina sociālās komunikācijas aģentūru. Vienlaikus šajā dzīves posmā viņš neaizmirst akadēmisko dzīvi un vada nodarbības par mēdīju praksi Minsteres un Tībingenes universitātēs. Pēc Vācijas atkal apvienošanās Klaus Neugebauers aktīvi darbojies daudzu vācu uzņēmumu mārketinga konsultāciju jomā, sadarbojoties ar IBM Vācijas nodaļu, mārketinga konsultāciju jomā ieviešot inovatīvu datu tehnikas platformu un veicinot Vācijas uzņēmumu sadarbību ar ASV. Klaus Neugebauers aktīvi darbojies arī divās citās viņam tuvās jomās – klasiskās mūzikas producēšanas nozarē un Rotary kluba sociālajās aktivitātēs. Viņš attīsta mūzikas žurnāla Amadeo konceptu, kā arī dibina ierakstu studiju, kurā sadarbojas ar daudziem redzamiem pasaules mūziķiem, tajā skaitā Latvijas izcilo pianisti Laumu Skridi. Tādējādi veicinot Latvijas atpazīstamību pasaulē. Klaus Neugebauers ir internacionālās Rotary organizācijas biedrs, kura augstāko apbalvojumu Paul Harris Fellow. Viņš saņem 2001. gadā par Leonbergas stacionārā paliatīvās aprūpes centra izveidošanu, kurā viņš organizē finanšu piesaisti. Kopš tā laika viņš publicējis vairākas zinātniskas monogrāfijas un daudz citu publikāciju. Viņš ir bijis un joprojām ir vairāku zinātnisko tekstu sēriju redaktors. Kopš 2010. gada Klaus Neugebauers aktīvi darbojies Dresdenes, Ķelnes, Štutgartes universitātēs un Ludvigsburgas pedagoģiskajā augstskolā. Kopš 2015. gada viņš ir internacionālās Martina Heideggera biedrības otrais priekšsēdis un biedrības kuratorija loceklis. Viņa sasniegumi zinātniskajā darbībā, viņa ieguldījums LU starptautiskās atpazīstamības veicināšanā un arī Latvijas starptautiskās atpazīstamības veicināšanā un prestiža celšanā ir ievērojams. Tiešām prieks, ka šis darbs vainagojies šodien ar goda biedra diplomu. Dārgais Klaus, apsveicu tevi. Thank you very much, Klaus. Herzlichen Dank, Klaus.
Ja, ich hoffe, Herr Professor Bischewskis hat nur positive Dinge über mich gesagt. Mein Lettisch ist etwas nicht vorhanden. Nun möchte ich 2, 3 Worte an Sie richten. Keine Sorge, nur ganz kurz. Es bleibt mir nur der Dank. Und es ist kaum möglich, dem zu entsprechen, was mir heute an Ehre von Ihnen zuteil geworden ist. Zunächst diese Ehrenmitgliedschaft. Ich danke dem Senat der Universität Riga, Ihrer Magnifizenz, dem Herrn Rektor, dem Philosophischen Seminar und der Fakultätsleitung, namentlich Herrn Professor Bischewskis. Was ist das, ein Ehrenmitglied? Es ist in seiner Person dazu bestimmt, etwas von sich zu geben und auch das Empfangene zu bewahren. Das, woher einer stammt, woher einer oder eine kommt, zu wahren und zu entfalten, fasse ich als Teil einer Ehrenmitgliedschaft. Damit ist wohl gemeint eine Verpflichtung zur Wissenschaftlichkeit bei der eigenen Arbeit, aber auch ein reges Interesse am Gemeinwohl des europäischen Staates Lettland. Vielleicht sogar mehr als das. Etwa eine Bereitschaft zum Mittun zu einer weiterführenden Zusammenarbeit. Darin wäre, wenn ich das so sagen darf, eine gemeinsame Perspektive zu erblicken. Ich bedanke mich sehr. Danke Ihnen.